Sportisti iesildījušies un Latvijas ziemas čempionāts vieglatlētikā U18 un U20 vecuma grupām var sākties. Kopš uzcelta Kuldīgas vieglatlētikas manēža sacensības jau tradicionāli ik gadu 2 dienu garumā noris tieši šeit. Disciplīnas ir pietiekami daudz, lai vienā dienā to nevarētu izdarīt. Un tā kā lielākā daļa dalībnieku startē 2 vai 3 disciplīnās, tad ir jau tradicionāli 2 dienās sacensības, lai izstartējās visi, ko var. No Kuldīgas te startēja 10 jaunieši un 6 juniori. Visveiksmīgākais no viņiem šoreiz izrādījās vieglatlēts Niks Samauskis. Lai arī augstslēgšanā un tālēkšanā jauniešu grupā viņam nācās samierināties ar 4. vietu, tomēr kārtslēgšanā ar rezultātu 3,65 m pārliecinoši izcīnīts čempiona tituls. Es ļoti gribēju šodien 4 metrus, to, ko es tiešām mērķēju. Vismaz pārspēt savu personīgo rekordu, jo es zinu, ka es to varētu. Nu tā, es esmu priecīgs, jo es tagad esmu Latvijas čempions, bet skatoties uz rezultātu, tas nav tā, kā es gribēju. Līdzīgi ar rezultātu 4,15 m pirmo vietu šai disciplīnā junioru grupā izcīnīja Kristaps Miļkevičs no Aizkraukles. Esmu pārsteigts, jo man sanāca vienlaikus startēt ar barjerām. Tad sanāca bišķi sasteigties, bet uzlecu personīgā par 500 centimetriem un vismaz par to jāpriecājas. Kuldīgā vienmēr ir burvīgas sajūtas. Publikā laba, kad prasi uzplaudē kārtīgi. Prieks startēt šeit. Manāmi liels saspringums gan jauniešu, gan junioru konkurencē valdīja 60 metru barjerskrējienos. Un, protams, labāko Latvijas jauno barjerskrējēju vidū arī 3-kārtējais Latvijas čempions šai disciplīnā kuldīdznieks Edgars Ziņģis. Šīs sacensības puisim tomēr izvērtās mazāk veiksmīgas. Junioru konkurencē šoreiz 2. vieta. Barjerās gājas slikti. Kaut kā, kad mēģināju, vajag uzskrēju uz barjeras, nokrit, pēc tam atkal sanāca misēklis un bišķiņ sabijies uz 1. barjeru, un tāpēc startā uzlēc 1. barjeru augšā un viss starts vairāk, uzreiz skrējiens nesanāca. Mēģināju saķert rokā, bet nesanāca. Edgars skaidro, nākamais mērķis šais sacensībās bija iekļūt labāko trīniekā tālēkšanā, kur cerēts aizlekt 7 metrus. Taču arī šis plāns cieta neveiksmi, un Edgaram nācās samierināties ar 5. vietu. Gan tālēkšanā, gan barjerskrējienā sīvēkais konkurents viņam izrādījās Jēkabpilietis Mārtiņš Dāboliņš, kuram abās disciplīnās junioru konkurencē izcīnīts zelts. Mēs jau visu laiku tā mačojamies savā starpā un tiešām pirms skrējiena nevarēja pateikt, kurš būs pirmais, jo visi ir ļoti vienādi. Ļoti nozīmīgi, es jau tomēr visu sezonu trenējies, gatavojies tieši šīm sacensībām un daudz, kas tika ziedots, brīvais laiks tikai treniņiem un ļoti liels ieguldījums ir tieši, lai šajā sacensībās labi nostartētu. Gan iepriekš minētajās 2 disciplīnās, gan augstslēgšanā jauniešu konkurencē startēja arī kuldīdzniece Alise Līdaka. Meitene atzīst, šīs sacensības ir ļoti svarīgas, taču spēka trūkuma dēļ līdz piedestālam nevienā no disciplīnām tā arī nesanāca nokļūt. Varbūt vainas bija tas, ka es 2 nedēļas biju slīmā, un tagad nedēļu tikai esmu bijusi uz treniņiem, tas arī daudz ko ietekmē. Ar vieglatlētiku vispār es sāku nodarboties jau no bērnības, jo man nebija kur enerģiju likt, un tad padevās un vienkārši turpināju pašai patikt, un tā sanāca. Godalgoto vietu ieguvēji katrā disciplīnā jau tradicionāli tika sveikti ar čempionāta medaļām un diplomiem. Sacensības organizēja Latvijas Vieglatlētikas savienība sadarbībā ar Kuldīgas novada sporta skolu. Maruta Dene, Ivo Pešvics, Skrundas televīzija.